Načau, čau, mani mīļie. Un tā man ir ienākusies pasaciņa par cilvēka sirdi, ko mums stāsta šoreiz arcangēlis Mihails. Un pilnais virsraksts varētu būt šāds: jaunās zemes augšup celšanās cilvēka sirds ir centrēta un maiga. Un pēc lauvu vārtu portāla cilvēce ir parādījusies uz jaunās zemes laika spirāles kā jaunais zemes cilvēks. Vai citiem vārdiem Homo Kristus, vai vēl citiem vārdiem eņģeliskais, galaktiskais cilvēks. Uz ko mums ir jāiet? Un šī jaunā zemes būtne iemieso gan zvaigžņu lauvu spēku, gan zelta Kristus enerģijas maigumu. Un lauvu ceļš. Jēzus bija pazīstams kā Jūdas lauva, un tāpēc viņa dievišķā Kristus partnere Marija Magdalēna bija Jūdas lauvene. Lūk, ko nozīmē divi lauvu attēli lauvu vārtos. Un Jēzus vārds ir Jēzus. Kristus nav ne viņa vārds, ne viņa uzvārds. Kristus nozīmē mīlestība. Un lauvas ceļš ļauj iemiesot varu, spēku, drosmi un izturību. Un tāpat kā lauvas, jūs patrulējat, sargājat savu teritoriju, atbalstāt savu ģimeni un kopienu un nodrošiniet viņu vajadzības pilnvarotā veidā. Un drosme ļauj jums iestāties par to, kas ir jūsu, un aizstāvēt savas morālās vērtības spēcīgos, bet ne vardarbīgos veidos. Spēks ļauj jums rūpēties par sevi, lai jums būtu enerģijas rezervuāri, kad tas ir nepieciešams, lai stātos pretī dzīves izaicinājumiem. Tāpat kā lauvām, jums ir labi jāēd, mierīgi jāatpūšas, zinot, ka esat aizsargāti un mīlēti. Un dzīve un daba nodrošina visas jūsu vajadzības. Izturība ir spēja būt pozitīvam un cerīgam, neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Jūs zinat, ka pastāv dievišķais plāns un ka tas izpaudīsies īstajā laikā. Un tikmēr jūsu darbs ir noturēt savu enerģiju, lai jaunais varētu nostiprināties uz zemes. Un jūs to darat kā individuāli, gan grupās, gan kopienās. Un maigo enerģiju atnākšana. 0808, jeb portāls 88, lauvu vārtu portālā parādījās Kristus apziņas cilvēks. Un uz zemes tika noenkurota jauna enerģija. Tā bija jūtama kā maiga un saudzīga enerģija, kas izpaužas kā Kristus apziņa. Tā plūs no avota un dievišķās mātes, un ir atrodama dievišķajā sievišķajā Kristū, dievišķajā vīrišķajā Kristū un svētajā dievišķajā savienībā. Un veids,
kā piekļūt šai enerģijai, ir iet pa svētā Kristus enerģijas ceļu, kas ietver mīlestību pret citiem un mīlestību pret sevi, līdzjūtību, mieru, laipnību, godīgumu, prieku, harmoniju, līdzsvaru un skaistumu. Lūk, jums ir nosauktas lietas, kurām jums ir jāatbilst. Un šo ceļu mācīja gan Jēzus, bieži viņš tiek dēvēts arī par Ješua, gan Marija Magdalēna savā laikā uz zemes, kad viņa nodeva avatara enerģiju jaunajai zemē. Avatars tātad ir, fiziskais ķermenis, ja? Tātad, mīļie, virzoties uz šo jauno laika spirāli, mēs lūdzam jūs meklēt un iemiesot šo jauno, maigo un uz sirdi vērsto enerģiju. Un ļaujiet Kristus apziņai izpausties jūsu dzīvē. Un kad Jēzus bija uz zemes, viņš teica saviem sekotājiem, ka viņi darīs lielākas lietas, nekā viņš bija darījis, atrodoties uz zemes. Jā, mīļie, tagad tas laiks ir pienācis. Šis ir tas laiks, kad jūs ieiet savā spēkā un radāt jauno zemi caur līdzjūtību un dziedināšanu, bet galvenokārt caur mīlestību un laipnību. Un jūs esat dievišķā Kristus apziņa, kas izpaužas cilvēka formā. Jūs esat žēlsirdības iemiesojums staigājot pa zemi. Un lai jums vienmēr būtu miers uz zemes. Miers manī, miers visā pasaulē. Un tātad pasaciņu mums stāstīja ērceņģelis Mihails. Nu, ko, draugi mīļie? Redziet, cik daudz mums vēl ir jāstrādā, katram pašam ar sevi. Smaids sejā un gaišas domas